Kā apgūt burtu P bērniem saprotami un rotaļīgi? Šajā nodarbībā bērni iepazīst P skaņu un burtu caur putnu tēliem, runas vingrinājumiem, ritmizēšanu, kustību rotaļu un praktiskiem uzdevumiem. Ko bērns šajā nodarbībā apgūst? Sadzird skaņu P, atpazīst P burtu, vingrina pareizu izrunu, nosauc vārdus ar P sākumā, ritmizē vārdus pa zilbēm, iesaistās kustību un valodu spēlēs. Kas notiek nodarbībā? Bērni iepazīstās ar papagaili, papū un putnu draugiem, klausās, nosauc putnus, atkārto skaņu P, raksta burtu gaisā, kustas mūziku, kas pavadībā un darbojās ar burtu uzdevumiem. Nodarbībā izmanto runas vingrinājumus, papagailes papū, vārdi ar skaņu P vārdu sākumā, kustība rotaļa par putniem, spēle burtu māja, darba lapas ar P un pasaka putnu parāde. Kāpēc šāds plāns ir ērts pedagogam? Plāns palīdz vadīt nodarbību soli pa solim ar skaidru mērķi, uzdevumiem, darbību, secību, materiāliem un idejām. Kā iesaistīt dažādu spēju bērnus, skatīt nodarbību plānus un materiālus, var atverot burta tēmu un izvēlēs attiecīgo bērna vecumu atbilstošu saturu. Tiekamies e-pirmskolā. Atā!